Vai Eiropas rūpniecība var kļūt par pasaules līderi tīrajās tehnoloģijās, vai tomēr no tās sanāks šmuce? Eiropas zaļais kurs piedāvā transformāciju uz taisnīgu, labklājīgu un klimatneitrālu ekonomiku, nosakot skaidrus mērķus līdz 2030. gadam un tālāk, kas dod skaidru signālu industrijai un investoriem attīstīt inovatīvas klimatneitrālas tehnoloģijas. 37 no 723,8 miljardiem eiro atvesaļošanās un noturības mehānismam tiks novirzīti klimata darbībām, radot jaunas iespējas Eiropas uzņēmumiem un darbiniekiem. Inovāciju fonds, ko finansē no Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas, un modernizācijas fonds dubultos atbalstu zemāku ienākumu dalībvalstīm, veicinot pāreju uz klimatneitralitāti. Bažas rada tas, vai milzīgās rūpnieciskās pārveides izmaksas, ietekmējot gan mazus, gan lielus uzņēmumus, ieviešot zaļās tehnoloģijas, nenesīs būtisku darba vietu zudumu un uzņēmumu slēgšanu. Kā arī tas, vai enerģijas pārejas plāni, kur prasa milzīgus ieguldījumus atjaunojamā enerģijā, nepaaugstinās enerģijas cenas un nesamazinās konkurētspēju globālajā tirgū. Ekoloģiskās regulas un izmaksas varētu radīt tendenci, kur uzņēmumi pārvieto savu ražošanu vai resursu ieguvi ārpus Eiropas, radot oglekļa noplūdi un zaudējot darba vietas pašā Eiropā. Šie jautājumi tiek risināti, piemēram, ar oglekļa importa nodokļu izveidošanu, taču ir arī daudz neatbildēti jautājumi un riskantas cerības. Eiropas zaļais kurs cenšas bruģēt pamatu tīrai industriālai revolūcijai Eiropā, kurā rūpniecība kļūst par ilgtspējīgas attīstības sastāvdaļu. Eiropas zaļais kurs cenšas virzīt kontinentu uz ilgtspējīgu nākotni, bet ar lielu ekonomisko risku.